Sveiki! Šodien atpakosim paciņu sūtījumu. Pastāstīšu jums mazliet par to, kas man ir atnācis. Tātad šodien atpakosim sūtījumu no Yarns from Italy, itāļu dzijas, kas ir ļoti kvalitatīvas, manuprāt, un ir vienmēr liels prieks viņām strādāt. Paskatīsimies, kas ir mūsu konusiņos. Tātad pirmā ir šāda te superkazlēna dzija jūsu iemīļotākajam lakatam. Šāds te smalks pavadiens. Un no šī te konusiņa, es domāju, ka 2 lakati noteikti sanāk. Dzija super pūkaina un mīksta, un tā kā tas ir kazlēns ar zīdu, viņš arī nekož. Teiksim, te var redzēt, nezinu, vai varēs redzēt sastāvu un metrāžu. Un tā alpaka un super kidmohēra, ja? Un poliamīds tikai 30%. Tā kā, manuprāt, ļoti labs sastāvs un būs atkal jūsu iecienītie lakati pieejami. Bet, ja tu jau zini, ka tev vajag vai dāvanai vai savu pašai kādam īpašam gadījumam, nekavējies un pasūti, jo lakata adīšana aizņem 2 nedēļas. Un, ja gadās kāds kāzas vai 1. septembris vai kāds svarīgs notikums, tad jārēķinās ar to, ka 2 nedēļas būs jāgaida līdz gatavam darbiņam. Tātad šis būs viens. Gribās kaut kā nolikt. Kas būs šeit? Te ir vēl viens balts un pūkains, bet mazliet savādāks. Ja saliek kopā, var redzēt, viņi atšķirās. Viens ir gludāks, otrs ir vēl pūkaināks. Un arī no šī te varēs kādu lakatu vai šalli pasūtīt, un šitien sastāvā ir 70% alpaka, te nav klāt kazlēns, un 30% poliamīds. Te ir 900 metri, un te sanāk viens lakats. Viens lakatiņš, un vēl nedaudz paliek pāri. Varbūt kaut kas pavisam neliels. Vienam lakatam vajag aptuveni 700-750 metrus, ja te ir 900, tad šeit būs viens lakats. Tā. Un trešais. Trešā bija kokvilnas augla, es jau esmu aizmirsus. Kokvilnas auglā, un te būs vai nu kāda galda sedziņa vai trauku paliktnīši. Šī gan ir diezgan smalka, ļoti mīksta, īstenībā ļoti patīkam. Te varētu būt arī, es nezinu, kaut kāds topiņš, interesants, vienīgi krietni maz. Šeit ir laikam tikai 100 metri. Jā, un te ir tikai 100 metri, līdz ar to Cik daudz neko nevarēs notamborēt, bet varbūt tev ir kādas idejas, ko tu gribētu no šādas te baltas kokvilnas auglas. Ja nē, tad es likšu lietā un radīšu to, kas man liekas no šādas auglas ir taisāms. No šādas 3 dzītiņas, šādi 3 konusi, rakstat un piesakaties un rezervējiet savus izstrādājumus, jo rokas man tikai 2 un laiks ir tik, cik ir, bet vienmēr prieks par jūsu atsauksmēm un par to, ka jūs nopērkat un pēc tam sūtat bildes WhatsAppā un atsauksmes, kā jums patīk un vai kā patīk saņēmējiem, kam ir uzdāvināts. Un tas ļoti tādu ļoti spēcīgu motivāciju turpināt strādāt un darboties, tā kā paldies, ka noskatījies, un lai top, un tad jau, kad būs gatavs gala rezultāts, tad es jums
atrādīšu atkal, kā izskata, kas ir satapis no šiem te konasiņiem. Atā!